Godātie kolēģi, šīs debats ir ļoti vērtīgas. Tās ļauj arī maskām krist. Šlesera kunga personīgi un frakcijas vārdā paustais, ka neatbalsta punktu, kas aicina sabiedrotos apgādāt Ukrainu ar ieročiem, tos ar vidējas un tālas darbības raķetēm, un ļaut Ukrainai tos izmantot kā un kur tā uzskata par nepieciešamu pašaizsardzībai. Tajā skaitā izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritorijā esošiem leģitīmiem militāriem mērķiem, skaidri parāda, ka Šlesera kungs un viņa vadītā partija nav gatava dot iespēju Ukrainai uzvarēt. Frāze "nevajag situāciju provocēt" ir klajšs Kremļa propagandas naratīvs. Frāze "lems lielie un neklausīsies mazajos" ir tas, ko Kremlis ilgojas - mainīt pasaules kārtību, kur lielie lemj un mazajiem nav teikšanas. Bet Latvija ir stipra un lepna valsts, un Latvija ir jau daudz ko spējusi panākt un pārliecināt lielos, un mūsu pienākums ir turpināt to darīt. Tādēļ, kolēģi, varbūt pat ir labi, ka maskas ir kritušas. Un piedodiet, bet man šāda nostāja, kas tika teikt pausta no Šlesera kunga, šķiet klaja kangara poza. Un nevajag tautu biedēt. Latvija ir aizsargāta, Latvija ir daļa no NATO, un mēs tūdaļ pat atzīmēsim to, ka arī Kanādas vadītā kaujas grupa nu jau būs vesela brigāde. 3,5 tūkstošu NATO karavīru skaitā šeit Latvijā. Latvija ir aizsargāta, un mūsu pienākums ir palīdzēt Ukrainai, nevis baidīties un ļaut sevi pārliecināt kādiem Kremļa naratīviem. Aicinu atbalstīt šo paziņojumu.